Šobrīd apbraucam jauktā secībā Latvijas dzīvnieku patversmes ar vienu mērķi, lai no vismaz vienas patversmes patvērumā tiktu paņemts kāds no dzīvnieciem, kā mūsu nākamā, jeb trešā patversme Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme, jeb Ulubele. Un paldies mūsu draugiem Magnum veterināriem Hils par šo kvalitīvo barību, ko mēs varam nogādāt pašām patversmēm. Jā, Ulubele ir lielākā dzīvnieku patversme Latvijā. Šobrīd katru dienu mums ir vairāk nekā 500 dzīvnieki. No šiem 500 dzīvniekiem apmēram 250 ir suņi, 250 kaķi un vēl plus mums ir arī tādi mājdzīvnieki kā dekoratīvās žurciņas, truši, dažādi putni. Šogad Ulubelē būs 19 gadi. Un Ulubele iesākās kā maza neliela pansija 8 pamestiem suņiem. Šeit mēs esam, es gribu vienkārši apstāties, parādīt, jo šeit mēs esam pie kaķu dārza, kurā dzīvo ielas kolonija kaķīši, kur vairs nevar atgriezties savās kolonijās, savās mājās atpakaļ. Tāpēc viņi ir palikuši šeit, ar iespēju dzīvot gan iekštelpās, gan iznākt ārā. Un tādu mums ir ļoti daudz šobrīd, kā jūs redzējāt, tur kartiņas ir ļoti daudz, kādi 60. Un arī šis skaitlis mainās, protams, katrs no savas dzīves vietas. Tūlīt mēs nonāksim pie šiem te mazajiem suņiem, kuri, jūs redzat, tādi mazi gaiši sunīši, visi ļoti līdzīgi. Tādi pie mums nonāca 32 no vienas adreses vienā dienā. Un tas arī liecina par to, ka cilvēks īsti neapzinās, ko viņš dara, vai arī viņš apzinās tieši tā, ka viņš vienkārši pavairo šos suņus pārdošanai, atdošanai, grūti pateikt kā, bet tad, kad viņi nonāca patversmē, faktiski mēs redzam, ka viņi visi ir pilnīgi nesocializēti. Viņi baidās no cilvēka, baidījās no cilvēka. Šobrīd mēs ieguldam ļoti lielu darbu, lai viņus socializētu, lai pieradinātu pie cilvēka, lai pieradinātu iet pie pavadiņas, lai pieradinātu sadzīvēji, teiksim tā, ja, bet tas ļoti, ļoti daudz laika un resursu prasa. Ko ejam iekšā? Šeit ir opīšu bloks, kā jūs redzat, šis te lielais bloks saucās opīši. Šeit dzīvo pārsvarā tie suņi, kas ir vecāki par 8 gadiem.